Čau, šodien man ienāca galvā tāda dīvaina doma. Es aizlaidu uz veikalu un skatos sēklas visādas. Un tad es izdomāju, ka jāpaņem jāiesēj šodien. Ir īstenībā rudens. Kāds rudens? Augusts 16. Mierīgi var iesēt sīpolus priekš lociņiem. 2 mēnešu laikā tie lociņi būs jau griežami. Netaisos sīpolus izaudzēt. Iespējams, ka viņiem būs kaut kāda sīk sīpola vai kaut kas tāds, ko nākošais gadu varēs izmantot, bet pamatā tāda doma nav, man gribās loks. Biju šodien uz tirgu aizbraucis, loks vispār nopirkt nemaz vairs nevar. Man obligāti vajag dilles. Šitās mazās dilles, krūmu dilles saucamās, viņas šausmīgi ātri izaugs un kaut ko vēl varēs paspēt iemarinēt. Ja salātus noteikti gribās iesēt, šie salāti maziņi arī, viņi šausmīgi ātri izaugs. Tad 2 nedēļas viņi būs griežami, 2 nedēļas, 3 nedēļas. Un redīs man, es nezinu, šeit var redzēt vai nevar redzēt, jau šausmīgi salīduši ir. Un šogad būs tā tikai redīs es vēl iesēšu. Mēnesis, varbūt pusotras, un viņi būs baigi jau izauguši, ir tik labi. Tātad tas siltumnīcā. Iesēšu tagad salātus šeit pat priekšā, pēc tam pa malām kaut kur sabliezīšu iekšā sīpols, nopirku sarkanos sīpols. Iespējams, ja izaugs man kaut kādi sīk sīpoli būs, baigi forši, tad nākošā gadā pavasarī uzreiz būs ātrie loki. Un dilles kaut kur pa maliņām arī iemetīšu. Baigi forši gurķi aug. Augšā ir ritīgi. Arbūzs vēl viens jau uzaudzis tāds tā kā kulaks. Un šausmīgi daudz melonas man ir aizmetušās. Arī tādas lielas ritīgi. Pēc tam pēc kāds brītīgi nofilmēšu, kas tur ir. Un bija arī paredzēts īstenībā pastāstīt par tomātiem. Man šeit aizmugurē, šeit noteikti var redzēt, ļoti superīgi dzeltenie ķirštomāti. Nenormāli patīk, viņi šausmīgi garšīgi, bet drausmīgi maz. Un tas ir iemesls, kāpēc man pavasarī būs vēl viena siltumnīca. Blakus es tomēr esmu izlēmis, ka vajag siltumnīcu, jo tomāti pa maz. Man vajag vairāk viņas sastādīt, bet man te īsti vietas nav. Lūk, tāpēc otru siltumnīcu es uzbliezīšu speciāli priekš tomātiem un gurķiem. Gurķi arī man te. Un šajā siltumnīcā es atstāšu tikai tādas vairāk eksotiskas, kā melo 3, arbūzes, melonas un kivano. Kivano vēl joprojām īsti nav aizmetušies. Labi, jānovāc mazliet tie salminos, un te mūča ritīgi ir virsū. Paņemšu tos salmus malā, vienā čupiņā. Jo šobrīd kaut gan īstenībā viņas var noņemt arī vispār nost. Ārkārtas kādās tām samtenēm ir nenormālas saknes. Nekad nestādiet siltumnīcā lielās samtenes. Drausmīgi daudz aizņem vietu. Tas ir viens. Un otrs, viņas ir mazāk efektīvas nekā mazās samtenes. Jo uz tām lielajām gliemeži tāpatās līdz augšai neuzrāpjās un neēd, tāpēc noķert viņas nevar. Bet uz mazajām samtenēm gan gliemeži salien virsū, viņas forši var nolasīt. Bet man baigi paveicās šogad man siltumnīcā. Principā praktiski nebija neviens gliemežs. Kaut kādas dažas tādas maziņas ieķēra, bet nekā nebija. Tas ir baigi labi. Kaut kādas vadziņas, kaut ko līdzīgi vadziņām vajag uztaisīt. Un vēl pilnīgi noteikti es no tām sēklām, ko es šodien ārā, nevis šodien, bet šajā sezonā laukā nolasīju, no Pekinas kāposta, šogad es neko nesēšu. Bet es sēšu no sēklām, ko es veiklā nopirku. Pekinas kāposta. Pekinas kāpostas bišķiņu vēlāk, kaut kad šī mēneša beigās, ne ātrāk. Salātus arī nevis visu uzreiz, bet vienā rindiņā.
iesēšu. Un pēc nedēļas vēlreiz, un pēc nedēļas vēlreiz, un pēc nedēļas vēlreiz. Un tā pa bišķiņam. Jo viņi, kas sāk saukt, viņi diezgan ātri. Un nespēj sapēst savādāk. Tā uzreiz arī vienu vadziņu uztaisīšu priekš dilēm. Patās blakus uzreiz diles. Tas krūmu diles, viņas ir baigi labās, lai sasaldētu. Un tā arī es daru. Ziemā pilns siltumnīca ar visādām saldētām lietām, saldētiem garbuļiem. Baigi nepārspīlējumi. Tad uz krūmiņos viņi aug. Bet baigi dīvaini, es aizbraucu šodien no rīta uz tirgu un nav loki. Nav loki. Tantiņām prasa, saka, visi loki beigušies, sīpols, viss izrāva. Loki nav. Tieši tas pats, kas man. Viss sīpols. Esmu izrāvis tādu tos, ko sēklai atstāja vienīgi tos. Tālūk. Un vēl mēs varam te vienā rindiņā ko iebliest? Neko. Redīs aug. Viss ir. Taisam tās vadziņas ciet. Nu, lūk. Un pēc tam tos sīpols un vēl dīles un vēl šo to kaut kur pa citām vietām. Starp citu man, šeit jau sāks ziedēt tūlītās paprika. Tas ir Kalifornijas Wanderas sarkanās paprikas. Un ir arī tās pašas zilās. Nezinu, lilā. Redzēs, kā man viņš izlāk. Jāpiesien noteikti ir tās melons, kas ir. Un cilvēks sāks gasties lejā. Tā arī daram, piesiešu melons. Šitos lielās melons drausmīgi liels izaugušas. Es nedēļu tikai neesmu bijis dārzā. Un man ir 4, 5, 6 vairākas melons, kas jau ir lielas un kuras ir jāatcien. Tas ir labais un šitas vispār brīnums. Man likās, ka un šeit vēl viens arbūs ir. Man likās, ka arbūs jau vairāk nebūs, ka būs tikai 2 tādi maziņi. Nu ko, jāķerās klāt, jāsien šis te ņemam uz krutos maisiņus. Un vienkārši jāiesien iekšā. Tā, forši jāuzkāpj augšā. Šo tā skaisti. Šo baigi feini varēs iesiet. Apkārt jumtam šņurīt vajag. Tā tad ņemam šņurīti. Tad kā es to daru? Johaidies netiek pārnevis. Jo nav varianti, ja šito neiesien, viņš nolūzīs. Un to man galīgi negribas. Dzi? Pievelk tik daudz, lai jūt, ka viņš jau karājās. Forši. Man drausmīgi gribētos, lai aputeksnējās kāds kivano. Re, kur ir viens vīrišķais un jāsameklē un sievišķais. Es pamēģināšu viņus kaut kādā veidā aputeksnēt. Var jau būt, ka tās bitītes te ložņā un jau to ir izdarījušas. Bet kaut kā pagaidām neesmu
redzējis nevienu tādu fēnu ziedu aizmetušos. Labi, tas tā. Atsienam tās melonas. Un kā jums ar meloniem šogad? Jūs varētu ierakstīt komentārā. Aug vai neaug jums melons? Un lūk, vēl viena ir piesieta. Un vēl viena jāpiesien. Nu, lūk, šī arī ir piesieta. Tās vēl salīdzinoši mazas. Tās var nesiet. Viņas vēl var augt tāpatās. Kaut kādu maziņu arbūziņu. Dīvaini, ka maziņu arbūziņu. Nu, šis tāds, tā kā viena suga tāda sajūta. Tā, Melo 3. Melo 3 būs jānolas. Tā, kas ir ar tomātiem? Tomāti. Šausmīgi garšīgi šitie dzeltenie. Čerī tomāti. Čau, bite. Nezinu, vai redzat, bet šeit ir White Beauty un Adam tomāti. Šie gan ir hibrīdi, šausmīgi garšīgi un baigi labi aug. Bet maz. Man vajag vairāk. Un tas ir iemesls, kāpēc es taisos pavasarī vēl vienu siltumnīcu būvēt. Laukā. Siltumnīca laukā. Vēl ir mazliet jānolas gurķiši. Jānolasa Melo 3. Melo 3 gan šogad ir šausmīgi krūti izaugušas. No Melo 3 arī es paņemšu sēklas un šīs Melo 3 nākošā gadā augs man siltumnīcā vēl labāk. Viņas jau tagad tā kā mežoņi pa visām malām ir aizgājuši. Man ir 2 stādiņi Melo 3 šeit. Un, redziet, viņas ir pa visurien. Viņas vijās, kur augšā visur iet Melo 3. Šausmīgi garšīgs. Grūti jau pateikt, kā viņas garšo vai kā negaršo, tas katram pašam jāizmēģina. Kādas viņas ir. Redziet, šitie mazie gurķīši. Viņi tā kā arbūziņi izskatās. Viņi garšo pēc parastiem gurķiem. Mazliet tā skābumiņi tādi. Ļoti plāni miziņi. Izcili marinējās. Marinēja parastā marinādē tieši tāpatās kā gurķis. Ļoti garšīgi. Man šeit malā izauga viens tomāts, kurš bija no hibrīda. No pagājušā gada vienkārši pats iesējies bija un izauga. Viņam vispār nav nekāda garša. Tas pagājušā gada hibrīds bija garšīgs ļoti. Normāls tomāts, viss forši tā kā pienākās. Bet šogad no tā hibrīda sēklām izauga pilnīgi bezgaršīgs tomāts. Tomāts kā tomāts, viss baigi forši, viss smuks, viss tāds ir, bet pilnīgi bez garšas. Vispār nav nekāda garša. Baigais selekcionārs.